Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats. Poļu puisis Rafals Latvijā ieradās pirms vairāk nekā 4 gadiem būvēt Valmieras Sosbērnu ciematu. Kad darbi bija gandrīz pabeigti un bija jādomā par mājupceļu, viņš vietējā klubā satika Inesi. Tikko šķīrušos un ar apņemšanos sākt jaunu dzīvi Anglijā. Viņi palika kopā un no Latvijas neaizbrauca neviens. Mani sauc Ines, kā tevi sauc? Un viņš ko pateica Rafau. Es domāju, kaut kas nav riktīgi. Izgājām ārā, izrādās polis. Nemācēju ne krievu valodu, ne latviešu, tikai poļu. Kā mēs runājām pirmo mēnesi? Ar vārnīcu nopirkām. Mēs runājām angliski, krieviski, latviski, poliski. Viss no katra vārdiņa kaut ko likām kopā. Kad valodu zināšanas bija pietiekamas, abi nolēma apprecēties. Šķēršļu nebija, jo Ineses dēls Aivis Rafalu jau kopš iepazīšanās sauc par tēti. Laimīgajā kāzu dienā abi jaunlaulātie vēl nespēja iedomāties, kādi pārbaudījumi viņus sagaida. Laiks ritēja, bet prasmīgais meistars Rafals nekādi nevarēja atrast darbu. Lai kur viņš ietu, attieksme bija vienāda. Viņš kā iegāja, kā viņš sāka runāt, viņam paprasīja, kas tu tāds esi. Viņš pateica, ka no Polijas viņš tā, latviešiem jau pašiem savā darba nav, kur vēl tādus ņemsim. Tad bija viss. To pusgadu vēl tad kaut kādas halturiņas, kaut kur kādam palīdzēt vai kā, bet gads bija pilnīgi bez nekā. Un tieši tā bija ziema. Ar Ineses veikalā nopelnīto algu nepietika pat obligātajiem maksājumiem. Mēs praktiski gājām ar mīnusiem. Man vecāmāte sūtīja naudu, lai es vispār varētu kaut ko. Es izdomāju, kam uzvajag. Situācija bija dramatiska, un ģimene, metot kaunu pie malas, lūdza projekta pēdušai Latvijai palīdzību. 2 mēnešus viņi saņēma pārtikas pakas un izmisīgi meklēja risinājumu. Vienīgā iespēja šķita Rafalam braukt peļņā uz Angliju. Pēc mēneša viņam pievienotos Inese un Aivis. Jau 2. reizi savā mūžā Inese bija gatava atstāt dzimteni un doties svešumā. Naudas bija vajadzīgas, es biju ar mieru braukt, lai būtu vieglāk ģimenei. Mēs sapirkām somas un es jau gatavojos uz to, ka man vīrs tūlīt aizlidos projām. Biļete bija nopirkta un izlidošanas datums zināms. 4 dienas pirms reisa iezvanījās telefons. Sos ciemats meklēja saimnieka palīgu. Nemirkli nešauboties, Rafals pieteicās uz darbu vietā, kuru reiz radījis savām rokām. Kopš tā laika, kad es esmu Latvijā, es gribēju strādāt uz ciematā. Tā bija mans sapnis, var teikt. Sapnis izpildījies. Man vīrs ir ietrāpies tiešām savā vietā. Viņam patīk, viņš ar prieku iet uz darbu. Beidzot, pēc 2 gadiem ir 2,5 gadi pagājuši. Kā atkal ir, man ir nauda kabatā, sava, kuru es esmu pats nopelnījis. Kad situācija stabilizējās, Inese nekavējoties atteicās no pārtikas pakām. Viņa zināja, ka citām ģimenēm šī palīdzība ir tikpat nepieciešama, kā vēl nesen viņai. Sievas gudrība palīdzēja Rafalam noturēties uz strīpas, kad grūtākais bija sēdēt mājās un justies nekam nederīgam. Bet mēs tikām ļoti labi cauri. Es viņam uzdevu mājas darbus, es viņam uzdevu iepirkšanās darbus, viņš taisīja ēst, viņš man nesa uz darbu pusdienas, viņš pieskatīja bērnu, viņš bija aizņemts. Kopš pirmās tikšanās reizes snieguši viens otram tik daudz, Inese un Rafals apzinās. Priekšā ir vēl garš ceļš. No bērnā es vēl joprojām mācos latviešu valodu. Darbā arī tagad man ir jārunā praktiski ar visiem pa latviski. Ka mēs tikko sākām draudzēties un ka viņš sāka mācīties latviešu valodu, ko sievietei vairāk vajag, lai viņai saka, es tevi mīlu, tu esi skaista, tu man ļoti patīc. Visā tādi komplimenti un kaut kas tāds mīļš. Man mācīja tādus vārdus, kuri viņai bija vajadzīgi. Tētī var aizdod man dzeltenos šitos 3 stūrīšus. Kādus 3 stūrīšus? Tētim jumtam Pagaidi, pabeigšu. Šitos tev iedošu. Šeit ir mana ģimene un, mana māja. K9. Nē.
C3. Nu, es trapīju vai ne? Jā, trapīja. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.